Labvēlīga telpa augšanai. Saki, labvēlīga telpa augšanai. Psalms 80, 10. pants ir rakstīts. Tu viņam sagatavoji augšanas telpu, ka tas varēja iesakņoties un piepildīja zemi. Psalms 80, 10. pants. Dievs saka, ka viņš savai tautai, saviem bērniem, tiem, kurus viņš bija izvēlējies, jeb tos, kuri bija izvēlējušies kalpot dzīvajam Dievam, ka viņš sagatavoja priekš viņiem labvēlīgu telpu, augšanas telpu, lai viņi varētu attīstīties, veselīgi attīstīties gan savā raksturā, dvēselē, emocionāli, gan arī visās tajās sfērās mūsu dzīvē, savā ģimenē, savā kalpošanā, finansēs, savā darba vietā, par savām karjeras kāpnēm. Itin visā viņš ir sagatavojis mums labvēlīgu telpu augšanai. Saki, Dievs ir sagatavojis man labvēlīgu telpu augšanai. Es pareizi domāju, ka mēs visi vēlamies būt svētīti. Mācītāja Mārcis, ko tas nozīmē būt svētītam? Kad es biju pusaudzis, tad man kāds draugs teica, es pazīstu vienu svēto. Saka, jā, kāda viņa izskatās? Saka, tāda, kāda. Es to kādreiz parādīšu, un tad tur bija adventistu draudzes nams. Es tagad zinu. Acīm redzot no šīs draudzes, šis cilvēks bija. Un kad mēs gājām tur pa to ieliņu, kur bija šis nams, es vienmēr domāju, es pat vēl šobrīd kā pieaudzis cilvēks, vienmēr, kad eju pa šo ieliņu, tā Limbažu vecpilsētas ieliņa tāda, es vienmēr atceros to gadījumu, es meklēju to svēto. Kas tas svētais ir? Kāds viņš izskatās? Tas ir kaut kas īpašs, kaut kas tāds, katrs nevar tāds būt. Tas ir kaut kas tāds, kas no muzejā liekams, no eksponāts. Kaut kas nepieejams un kaut kas tāds, es pat nezinu, kāds. Un tad mācītāja Mārcis Jensīte, kas tad ir svētais un svētītais, mēs visi gribam būt svētīti. Ko nozīmē būt svētīti? Es tam paskaidroju. Visās tavās dzīves sfērās, ka tu uzvari. Amen! Lūk, ka nozīmē būt Dieva svētītam, un ka tev ir personīgas attiecības ar Dievu, viss ir kārtībā ar attiecībām ar Dievu, ar savu debes tēvu. Un ka viņš tevi svētī itni pie visa, lai ko tu nedarītu, viņš tevi svētīja. Lai arī mēs ejam cauri grūtībām, cauri pārbaudījumiem, lai arī pa brīvu nekas nenotiek. Bez mūsu pūlēm un piepūles nekas nenotiek. Bet tajā, ko mēs darām, ja mēs darām pēc Dieva gribas, Dievs mums palīdz un svētī. Pasakām. Itin pie visā. Viņš dod man mieru. Viņš dara brīvu no depresijas. Viņš sakārto man domāšanu. Viņš dziedina man no visām manām kaitēm. Psalms 103, 3. pants ir rakstījis, viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Vai ar to vien jau nepietiek? Viņš piedod visus manus grēkus. Tas nenozīmē, ka es turpinu grēkot un Dievs man piedod. Nē, viņš atbrīvo mani no vēlna varas. Viņš atbrīvo mani no grēka varas. No visām atkarībām, no bailēm, no nepilnvērtības, no kompleksiem, no atstumtības. Ja vecāki tev nav mīlējuši bērnībā un tu šodien tur neesi pilnvērtīgs šī iemesla dēļ, taču Dievs tevi mīl, viņš piedod tev, viņš svētī tev, viņš dziedina tavu sirdi un tu sajūties mīlēts un tu esi brīvs. Un viss tās sekas, kas izraisa mūsu nepareizā audzināšanu bērnībā, Dievs to likvidē, vai tā nav svētība. Kad pasaulīgie narkomānijas centri, kuri cīnās ar narkotikām, narkotikām, es personīgi nezinu nevienu cilvēku, kurš ir atbrīvojies no narkotikām pats ar saviem spēkiem, jeb kaut kādā pasaulīgā centrā.
Valsts tērē milzīgus līdzekļus, lai apkarotu narkomāniju, milzīgus līdzekļus, lai uzturētu šos centrus. Rezultāts ir, es teikšu, 0. Ja pārtrauc lietot ar uz dažiem, varbūt mēnešiem. Taču es zinu daudz cilvēkus, kurus Dievs patiešām bez centru palīdzības ir darījis brīvus. Dos, kā es lautām kungam. Un vai tā nav svētība? Dievs ir sagatavojis tev labvēlīgu augšanas telpu. Ko tas nozīmē? Mēs varam augt, pieaugt un būt svētīti tikai tajā gadījumā, kad mēs paklausām Dieva vārdam. Kad mēs ticam tam, ko Dievs saka par mani, nevis ko cilvēks saka par mani. Kas atver Dieva vārdu un izlasa Dieva vārdā to, ko Dievs saka par mani. Piemēram, viņš saka, Dievs man nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tas nozīmē, ja es ticu tam, kas tur rakstīts, un domāju tā, kā Dievs domā par mani, tad, ja man ir bailes no kaut kā, kas ir jādara, ja kāds cilvēks man noniedz un saka, tu nevari, es zinu, ko mans tētis saka par mani. Viņš man nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru, un man nav nekā neiespējama. Amen! Jo Dievam visas lietas ir iespējamas. Kas cilvēkiem nav iespējams, tad Dievam visas lietas ir iespējamas. Sakiet, Dievam visas lietas iespējamas. Amen. Tātad labvēlīgā vide augšanā ir tad, kad mēs ticam tam, ko Dievs saka, un daram un dzīvojam tā, kā Dievs saka. Un caur to Dievs var būt ar mums un svētīt mums. Bet labvēlīga telpa jau nav pati paklausība Dievam. Tā nav pati ticība. Tā ir tā vide, kas palīdz tev ticēt. Tā ir vide, kurā tevi ieliek, kas palīdz tev paklausīt Dieva vārdam. Tā ir vide, tie ir cilvēki, tā ir mācība, tā ir vide, tā ir draudze, kuras vidū tu esi un kas palīdz tev spērt pareizus soļus, izdarīt pareizas lietas un būt Dieva svētītām. Vai nav forši? Labvēlīga vide. Labvēlīga vide ir tās pasaulīgas teiciens. Man vēl skolā kāds fizkultūras skolotājs šeit bija, vai treneris, es biju, neatceros, viņš teica, parādi man savus draugus, un es pateikšu, kas esi tu. Parādi savus draugus, pateikšu, kas esi tu. Tas, kādā vidē tu esi, tas, kur tu pavadi laiku, tur internetā vai televīzijā, televīzija pat par sevi ir laba. Internets, ideāls instruments. Super, bet ko tu skaties internetā, pie kāda pavada laiku, un kas ir tavi darbi, tavi draugi arī ārpus, tur televīzijas, tur interneti ārpus, kas ir tavi draugi? Lūk, viņi tevi ietekmē vistiešākā ceļā. Kas bija tavi vecāki un kādi viņi bija un kā viņi tevi audzināja, tas ietekmē tevi. Kādā vidē tu piedzimi, kur tu biji, kur tu atradies, lūk, šie cilvēki tev apkārt, šie apstākļi tevi gribi vai negribi ietekmē. Gribi vai ne? Palaid, aizbrauciet uz ārzemēm, kāds no jums. Nebrauciet, bet, ja gribat eksperimentu, jebkurš, pats stiprākais, kuram šķiet, ka viņš ir, baigi tādās grafikas lūkšana, taisnais viņam ir. Viņam ir kalpošana, viņam ir viss, viņš ir stiprs, viņš tā domā par sevi. Taču Bībele saka, kas stipri stāv, lai pielūko kā nekrīt. Jūties baigi stiprs, un tu gribi pakaitināt Dievu, aizbrauc uz ārzemēm prom no draudzes. Izņem sevi ārā no labvēlīgas vides. 2-3 mēneši, un tu tur būs tas pats, kas bija kādreiz un vēl ļaunāk. Pirms pazini Dievu. Personīgi es nevienu laimīgu gadījumu neesmu redzējis. Brauc mājās no Anglijas, no kurienes tur viņi brauc. Viņi visi brauc depresijā. Tā vietā, lai nopelnītu, viņi nenopelna. Ja arī nopelna, naudu iztērē un atkal vajag. Un tās pašas problēmas, kas bija, tās pašas šķīras, tāpat skābā seja, tā pati depresija, tās pašas bailes, tās pašas atkarības, visi tie paši mēsli. Saki, labvēlīga vide. Amen. Labvēlīga vide.
Mēs tikko bijām foršā pasākumā. Šīs draudzes brīvdienas. Un mūsu valmierieši, precīzāk Hilmārs, kas viņu nepazīst, nav nekāda starpība. Viens no Dieva vīriem cepa pankūkas. Es biju pie viņiem ciemos, viņiem tur bija tāda teltiņa, tur uztaisīta. Viņi cepa pankūkas, un es arī ēdu vienu pankūku ar ievārījumu. Lai pankūku uzceptu, ir vajadzīgs uguns, milti un ūdens. Panna, amen, panna, cepējs. Ir daudz, kas vajadzīgs, un ja te kāds īpaši gudrs sēž zālē, tad tu vari sākt skaidīt visas molekulas un gāzes un skābeklis. Kas tik vien tur tas neietekmē visu to cepšanu un tā tālāk. Lai pagatavotu pankūkas, ir vajadzīga īpaša vide pankūkai. Pareizi. Vide. Vajadzīgas konkrētas sastāvdaļas. Paņem iestādi ozolu mājās puķpodā. Un tā būs labvēlīga vide ozoliņam. Jā, ko? Cik liels augs ozols, un vai vispār to varēs saukt par ozolu tavā puķpodā? Makšķernieki. Paņem pāris līdakas, jeb karpas, un ielaid savā vannā, lai viņas aug. Tā būs labvēlīga vide, lai izaudzētu lielās zivis. Ja? Ja haizivi ir haizivis, kuras maziņas ievieto akvārijā, un viņas neaug lielākas par šie akvārija izmēriem. Ja šīs haizivs palaiž atklātā jūrā vai okeānā vai lielākā telpā, viņas pieņem daudz lielākus apmērus. Visiem ir vajadzīga labvēlīga vide, lai augtu. Absolūti visam. Saki, visam. Labvēlīga vide. Amen. Un Dievs tev un Dievs man un Dievs mums ir sagatavojis labvēlīgu vidi, lai augtu, lai attīstītos. Mēs taču negribam neviens stāvēt uz vietas pareizi. Neviens negribam palikt tajā vietā, kur esam. Mēs visi gribam iet uz mērķiem un sasniegt neiespējamā. Mēs gribam ar katru dienu kļūt labāk nekā šodien. Mēs gribam vairāk. Saka, es gribu vairāk. 1. Korintiešiem vēstule, 1. nodaļā 5. pants. Jo ar viņu, ar Jēzu Kristu, jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās, viscaur vārdos un atziņā. Tāpēc, ka Kristus liecībai ir likti stipri pamati jūsu vidū. Tādēļ jums netrūks nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt mūsu kunga Jēzus Kristus parādīšanos. Viņš jūs darīs stiprus līdz galam, nevainojamus mūsu kunga Jēzus Kristus dienā. Tātad mēs esam kļuvuši bagāti, viņš mūs darīs stiprus līdz galam. Mums netrūks nevienas dāvanas. Kāpēc? 6. pāntā atbilde. Tāpēc, ka Kristus liecībā ir likti stipri pamati jūsu vidū. Saki, stipri pamati. Labvēlīga vide augšanai ir, kad ieliek cilvēkā, ieliek tevī, kad tu pats ieliec sevī un kad tu palīdzi ielikt arī citā. Stipru pamatu. Un kas ir stiprs pamats? Tā ir kristīgā mācība. G12. Dieva vadība caur 12. Es nerunāju tagad par kaut ko citu, es runāju konkrēti par šo draudzi. Katrā draudzē ir mācība. Mums ir mācība G12. Dieva vadība caur 12. Dievs radīja debesis un zemi. Amen? Cik stundas diennaktī Dievs iekārtojas? 24. Cik stundas dienā? Cik stundas naktī? Tātad
Dievs pārvalda, jeb vada laiku caur 12 stundām dienā un 12 stundām naktī. Dievs iekārtoja laiku un visu to riņķošanu, zemes riņķošanu apkārt saulē un vēl zeme pati ap savu asi. Un cik mēneši ir gadā? Tātad Dievs iekārtoja visu to griešanos, to laiku caur 12 mēnešiem. Amen? Dievs pacēla savus cilvēkus, savu tautu, Dieva tautu Izraēlu. Cik tie tēvi viņiem bija? 12. Cik Izraēlā bija ciltis? Dāvids iekārtoja kalpošanu Dievam pēc tā parauga, ko kalnā Mūzes bija saņēmis. Uz kādu principu pamata? Templī kalpotāji bija sakārtoti pa 12 nodaļās. Tālāk. Atnāk Jēzus Kristus. Un viņš izvēlās mācekļus, ar kuriem viņš izmaina pasauli. Cik mācekļus? 12. Jēzus Kristus mums saka, ko? Jūs iesiet un darīsiet tos pašus darbus, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīsiet. Tātad, ko vajadzētu darīt mums? Veidot mācekļus. Pirmkārt, pašam būt māceklim, otrkārt, sapņot, mērķēt, strādāt tajā virzienā, ka reiz arī tev būs sava grupa, sava mācekļa ar 12 cilvēkiem. Pareizi? Pareizi. Tā ir Dieva mīlestības aprūpes sistēma. Draugi, viss pasaulē visur pastāv uz sistēmām. Taču, kā Jēzus saka, sabats jau nav, cilvēks nav sabata dēļ, bet sabats cilvēka dēļ. Tāpat arī katra mācība draudzē ir cilvēka dēļ, lai viņam būtu labvēlīga telpa augšanai. Amen! Saki, paldies Dievam, ka es esmu pareizā vietā un pareizā laikā. Amen! Labvēlīga telpa. Un es redzu sev apkārt cilvēkus, kuri mainās. Reizēm ar asarām acīs. Reizēm ar bubināšanu. Reizēm ar smiekliem un labiem brīžiem. Taču mēs mainamies, mēs pilnveidojamies. Kā bērni audzina savus bērnus? Jautājums. Tieši tāpat, kā viņus audzināja viņu vecāki. Gribi vai nē? Pat tagad, kad tu esi Dieva bērns, tev ir daudz tādas īpašības, kas bija tavai mammai un tavam tētim. Daudz no tā, kā viņi tev audzināja, joprojām tev valkās līdzi. Un dažas lietas ir tādas, ar kurām tu cīnies visu savu dzīvi. Kuras ielikuši tev ir vecāki. Un paldies Dievam, ja tās ir labas lietas, ja pozitīvas lietas. Taču tā ir kāda astumtība, nepiedošana, citas lietas, tās ir ļoti negatīvas šodien iespējot tavu dzīvi. Mēs audzinām bērnus tā, kā mūs audzināja. Draugi, Dieva vadība caur 12. Labvēlīga vide augšanai. Ir vide, kura bērni māca to, ko paši saņēmuši. Kristus mācības pamats. Un ar šiem Kristus mācības pamatiem mēs nododam citam mīlestību. Saki, mīlestība. Mīlestība. Mēs tikko bijām draudzes brīvdienās. Vai nebija forši? Lūk, tā ir labvēlīga vide augšanai. Kopā ar draugiem, pareiziem draugiem. Nevis ar zērājiem, ar izvirtuļiem un tā tālāk. Bet kopā ar savējiem. Nevis, ka tu ej Jāņos, es tā saku Jāņos, jo tie arī ir Jāņi latviešu tautā. Kad tu Jāņos sēdi kaut kur bezdievu pulkā, ar vainagu galvā, pīpi zobos. Jānis dzēra līga šņauca, Jāņa bērni špricējās. Ziņās lasīja, ka tieši Jāņos pēc Jāņiem tiek izdarīti visvairāk abortu. Un tie bērni, kas ir ieņemti tieši līgo naktī un Jāņa naktī. Visvairāk abortu un pēc tam visas tās depresija un visas tās vainas apziņas mammām. Un ja viņam reiz pēc tam arī bērni ir, viņas vairs nav spējīgas normāli audzināt bērnus, jo viņas jau ir slepkavojušas.
tad kur labāk pavadīt laiku? Tur, kur tu zini, kura vide tev tiešām iespaidos tā, kā tu vēlies. Indras skolā, slavēšanas Indra. Viņa strādā skolā, cik tev klasē bērni ir 6? Tad skolotāji ir 6 bērniem, bet viens bērns ir tā kā 30 bērni parastā skolā. Es pārspēlēju, bet kā 10 vismaz droši vien. Ja? 5, 10. Indra strādā ar smagiem bērniem, ar smagām slimībām. Un viņi man stāstīja reiz, ka kāds zēns ieguva aužu vecākus, tad viņu vai adoptēja, vai pieņēma, un šis zēns tūlīt pēc tam izmainījās. Tā bija? Izmainījās. Viņš kļuva labāks. Es tur nezinu visas nianses, bet to var izskaidrot pavisam vienkārši. Viņš ieguva vecākus. Tā ir labvēlīga vide bērnam, kad ir tētis un kad ir mamma. Neviens bērns nevar izaugt pilnvērtīgs, ja viņam nav tētis un mamma. Un vēl es kādu noslēpumu to pateikšu. Ne obligāti ir vajadzīgs īstais tētis vai īstā mamma, bet ir vajadzīga mamma un tētis. Ne obligāti bioloģiskie, bet tā, lai viņi ir. Un tā ir labvēlīga vide attīstībai, normālai augšanai. Lasīju kādu gadījumu. Džons Maksvels, kura grāmatas es lasu regulāri, viņš raksta par kādu gadījumu, kad viņš apciemoja kādu draudzi, kurā viņš kādreiz bija mācītājs. 3000 cilvēku draudze Amerikā. Viņš strādāja par mācītāju, pēc tam devās uz citu draudzi. Un pēc 25 gadiem viņu uzaicināja kalpot. Draudze atzīmēja savu jubileju. Un pie viņa pienāca kāds vīrietis un teica, vai tu atceries toreiz slimnīcā, kad tu ar mani runāji? Kas tas bija par cilvēku? Toreiz draudzē kāds zēns, pusauģis zēns, kurš cieta avārijā, autokatastrofā un nonāca slimnīcā komā. Zini, kas ir koma? Tas ir beidz gandrīz jau. Ja? Komā. Džons Maksvels gāja uz slimnīcu pie šī zēna, kurš gulēja komā, un teica viņam labus vārdus, ticības vārdus. Ka tu vari un tā tālāk. Teica mīlestības vārdus. Viņš nedomāja, ka viņš dzird. Viņš vienkārši to teica viņam. Pagāja 25 gadi, un šis te vīrietis, šis bija tas mazais zēns, kurš teica, es toreiz dzirdēju, ko tu man teici. Un tieši no šī brīža es kļuvu ticīgs. No tā brīža komā, guļot, kad dzirdēju tavus vārdus, es kļuvu ticīgs. Šis zēns apmeklēja draudzi, bet viņš nebija ticīgs. Un viņš izgāja no komas, ir dzīves un vesels. Labvēlīga vide ir, kad tevi novērtē, kad tevi uzmundrina. Kas tādā vidē, kur tevi nenosoda, bet saka pareizas lietas. Kad tavi draugi tevi nenoniecina, bet ceļ. Lūk, tā ir pareiza vide. Arī sporta komandas, kur treneri ar despotiskām metodēm tālu netiek. Labvēlīga vide ir trenerim, kurš veicina komandas saliedētību un kad cits par citu karo. Zini, arī kara laukā patiesībā, kur Amerika karoja Vietnamā, Padomju Savienība Afganistānā, šie karavīri bieži saka, ka viņi necīnījās par ideju. Tie bija vienkārši zēni, tepat no Latvijas, kurus vienkārši iesauca, pēc skolas beigšanas iesauca armijā, aizsūtīja uz Afganistānu. Par kādām idejām gāja runa. Latvietiem vispār par kādu Padomju Savienības ideju viņi tur cīnījās. Latvietis tur. Zini, par ko viņi cīnījās? Viens par otru. Viss, par ko viņi varēja cīnīt, lai paliktu dzīvi, un viens par otru. Viss. Lūk, tā ir labvēlīga vide, ka mēs cīnāmies viens par otru. Dieva vārds saka, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Vai tev patīk dzirdēt, ka pasaka, ka tu esi skaists, labs, gudrs? Nepatīk? Ka tev viss izdosies? Ka tu esi komā, garīgā komā?
un tev kāds samīļo un pasaka, ka tu izrāpsies no turienes, ka mēs palīdzēsim, tev mēs kopā iesim, un tu piecelsies uz savām kājām, un ka vislabākais tev priekšā ir. Tev patīk? Tad dari to pašu savam tuvākam. Pasaka vismaz savam kaimiņam tagad, ja? Tu šodien baigi labi izskaties. Tu ļoti labi izskaties. Dievs ir labs. Un mums visiem palika labi. Pareizi? Pareizi. Ja mums pateica labus vārdus. Kur ir Marija? Sēdi viena, sēdi. Marija. Es skatos uz Mariju. Viņa nesen ienāca mūsu draudzē. Gudra meitene. Tas ļoti gudra. Jā. Ar lielu potenciālu iekšēji. Ļoti mīļa. Es domāju, tie cilvēki, kas tevi audzinājuši, viņi nav tevi novērtējuši. Es domāju par to, kā var neredzēt to dārgumu, to potenciālu, to, kas ir cilvēkā. Kā var to neredzēt un pamest tā? Pamest. Arī vecāki, kuri izbrauc ārzemēs tā tālāk, atstāja tevi kaut kur. Es to nevaru saprast. Katrā cilvēkā ir kaut kas īpašs. Katrā. Saki, manī ir kaut kas īpašs. Un pasaki vienam kaimiņam, tevi ir kaut kas īpašs. Paliek vēl labāk. Grozi kā gribi, ja cilvēks saka, ka viņam nepatīk, ka viņu uzslavē, viņš melo. Cilvēki iekārtot ir visi vienādi. Un mums ir vajadzīga atzinība, uzslava un novērtējums. Amen. Jo mēs esam skaisti, stipri, amen, un mētiecīgi. Amen. Amen. Labvēlīga telpa augšanai. Manā mājas grupiņā, kas ir līderu grupā, divas mums ir Gannai, viena manai sieviņai, un man, vīra grupā. Ir noteikums, lai būtu līderis, ir jābūt 2 stundām disciplinētam laikam ar Dievu ikdienas. Un tad jautājums, vai manā grupā, mūsu vidē, var būt kāds, kuram nav 2 stundas ar Dievu. Un ja kāds viens pats ienāk mūsu vidē un ļoti grib tur būt, vai viņš paliks ar 1 stundas lūkšanu? Viņš pacels. Amen? Viņš neaizies prom, viņš pacels. Pareizi, Inesē. Saka skaļāk. Jā. Viņš nekur neaizies, viņš pacels savu lūkšanu laiku. Tā ir labvēlīga vide. Tas komandas spēks. Un ir laiks ne tikai klausīties uzslavas un uzmundrinājumu, bet sākt arī dot to citiem. Un tā ir Dieva vadība caur 12. Savā mājas grupiņā, kad tu kalpo cilvēkiem, dod to citiem. Cel viņus, uzmundrini viņus, palīdz viņiem, ka viņi spēja paklausīt Dievam, būt Dieva gribā un būt svētīti. Kad es dzīvoju bez Dieva, par mani rūpējās policija. Kad es gāju skolā un dzīvoju, protams, bez Dieva, arī tur par mani rūpējās klases audzinātājas un nepilngadīgo lietu inspekcija.
Bet šodien man ir Tēvs debesīs, kurš par mani rūpējās. Manā dzīvē ir bijuši mācītāji, kuri par mani ir rūpējušies tā, kā viņi ir sapratuši. Šodien tu esi labā draudzē, labā vietā, kur ir mājas grupiņas, kur katrā grupiņā ir līderis, jeb tas, kuram tevi jāuzmundrina un jāpalīdz tev iet Dieva ceļos, kurš kļūst tavs draugs. Un arī citu grupiņā. Tā ir mājas grupiņa, ir labvēlīga vide augšanai. Arvis man, kad ienāca manā grupā, Arvi, cik gadus tu jau esi? 2? Vīriešiem tie skaļi nav mums tie stiprā pusē. Kad tu apprecējies datumu, zini? Ko? Netais kauns sievai tagad. Linda, iemāci vīram to precību datumu. Gadu zini? Tu gadu zini vispār? Nu, kaun. Tu ar sievu pakonsultējies tikai, ja? – 2002. gada 24. aprīlis. Yes! Un, kad Arvis ienāca grupiņā, mums sazvanīšanās, un Arvis bieži zvanīja. Zvana dienas vidū telefons. Uzreiz pat aizsnot. Čau, karoče viņš tagad. Tāda lieta situācija. Ko darīt? Un tā bieži. Tāda un tāda situācija darbā vai kur citur. Ko darīt? Iesākumā viņš vienkārši darīja, tā kā saprata pēc mūsu sarunas. Un es nekad neteicu precīzi, to jādara tā vai šitā. Es pastāstīju, ko Bībele par to saka, varbūt kā es būtu darījis. Un Arvis mācījās pastāvīgi pieņemt lēmumus. Draugi, ir pagājis laiks, viņš man nezvana, mēs sazvanamies, taču vairs nav tik bieža tāda piezvanīšana, ko man darīt. Ļoti reti ir tāda jautājuma, kad ko darīt, tas ir normāli. Tādam jābūt ir. Taču šodien viņš pats ir tas, kuram zvana. Un prasa, karoče, ko man darīt? Prasa to kāds? Jā. Zvana un prasa, ko man darīt, draugi? Lūk, labvēlīga vide. Ka tas, kurš pats ir saņēmis, dod to tālāk. Un Edgars ir arī manā grupā Dieva vīrs. Kā tev tur iesauca vakar? Par milzi? Kā tur bija tā balva? Nē, balva bija īpašā. Futbola milzis, ja? Futbola milzis. Viņš ne tikai futbola milzis ir, Edgars ir arī tās, garīgs. Viņš mīl visus. Viņš ir mīlestības milzis. Un ko es gribēju teikt par tevi vispār? Es gribēju teikt to, ka Edgars nesen sāka vadīt savu mājas grupiņu. Un viņš skaidri saka, ka tad, kad es nevadīju grupiņu, kad man nebija jārūpējas par cilvēkiem, tas bija viena lieta. Bet tagad, kad man tas ir jādara, es pieaugu tik strauji, ka to nevar pat salīdzināt. Draugs, tu pats reāli vari tikai tādu stipru pamatu iegūt, ka tu pats sāc rūpēties par citiem. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un rūpējies tā, kā pašam patīk, bet tā, kā to māca Jēzus. Kā Kristus to māca. Dievs zina, ko mums vajag. Tāpat kā bērni ģimenēs. Mēs jau, vismaz tie, kas ar Dievu, mēs neaudzinām bērnus tā, kā viņi paši grib, lai viņi paši dara to, ko viņi grib. Tā kā šodien ir Eiropā modē, lai bērniem ļaujam darīt visu, ko viņi vēlās. Brīnišķīgi paudze aug. Mēs audzinām tā, kā Dieva vārds saka, mēs arī disciplinējam. Pareizi. Ja sarkanā gaisma deg, es eju, un man mācīs psihologs skolā teiks, ka nevar bērnu tā ņemt stipri aiz rokām raustīt un atturēt, tur kaut ko šitā disciplinēt. Es ņemšu bērnu šitā un pajošu malā no ielas. Ja viņš nesaprot tā ar vārdiem, es viņu paņemu tā un nolieku ielas malā, kamēr deg sarkanā gaisma. Pareizi vai ne? Ja viņš neklausīja taviem mutvārdiem, lai iet, lai pamēģina, ko varbūt. Tad es mācīšu savus bērnus tā, kā man Bībele māca, nevis psihologs vai kas cits vēl.
Saki, Bībelē ir augstākā autoritāte. Amen. Amen. Halleluja. Es varu saņemt Dieva svētību tik daudz, cik spēju iet Dieva gribā, paklausīt Dieva vārdam. Un tieši labvēlīga vide augšanai ir tā, ka kāds mums palīdz tajā ieiet. 3. Mūzes grāmatā, 26. nodaļa, no 3. panta. Ja jūs manos likumos staigāsiet, un manus baušļus turēsiet, un tos pildīsiet, piefiksēji, ja darīsiet Dievu gribu, tad es jums došu lietu savā laikā. Nu, varbūt tev nav aktuāli lietas savā laikā, bet zemkopiem ir tas aktuāli. Un zeme izdos savu ražu, un koki nesīs savus augļus. Varbūt tev nav augļu dārzs, vai tev nav savs tīrums, kā tas bija šiem cilvēkiem šajā laikā. Arī šodien ir laukos apstrādāt zemi. Taču tev ir savas lietas, savs darbs, sava nodarbe, ar kur tu pelni naudu, pareizi. Un Dievs saka, ka viņš dos lietu savā laikā, izdos savu ražu koki, nesīs augļus, un kulšanas laiks sniegsies līdz vīnogu novākšanas laikam. Un vīnogu novākšanas laiks sniegsies līdz sējas laikam. Un jūs bagātīgi ēdīsiet savu maizi un dzīvosiet droši savā zemē. Sakiet, dzīvošu droši savā zemē. Un es bagātīgi baudīšu savu maizi. Dāvids saka, es nemūžam neesmu redzējis taisno, tas, kurš staigā Dieva gribā, kurā bērni ar izstieptu roku diedelē maizi. Dievs gādās tevi, Dievs apmierinās katru tavu vajadzību. Pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu lāsmā. Laurā, Dievs gādās par jums. Amen. McDonald's tev maksās lielu algu. Draudzē, Kristus pasaulē nav bezdarbnieku. Sakiet, nost ar bezdarbu. Mums nevajag bezdarbnieku pabalstus. Mēs gribam baudīt savu maizi, nevis kaut ko kādu sametušies priekš mums bezdarbniekiem. Mēs paši varam nopelnīt un dot tiem, kam nav. Amen. Un mēs paši varam atvērt savus uzņēmumus un dot tam, kam nav, un parādīt viņam, kā iesākt savu uzņēmumu. Amen. Kādu uzņēmumu ne Latvijā nekā nav? Pērc un pārdod. Pērc lētāk, pārdod dārgāk. Amen. Griez matus, šipelē nagus, šuj drēbes, adi, dari, ko vari. Kaut ko dari. Automašīna ir, izvērē automašīnu. Nopirksi 2 automašīnas, pēc tam 3, 4. Būs tev nomas punkts. Tas nenozīmē, ka visiem tieši tas jādara ir. Savās darba vietās esiet paraugs pārējiem. Un priekšniecība to pamanīs un paaugstinās jūs. Amen. Ja man būtu jāstrādā šodien, es meklētu tādu vietu, es nestrādātu, es ņemtu to, ko varu šodien, un meklētu, ja man būtu jāmeklē tieši kaut kur strādāt pie kāda. Es izvēlu pats strādāt kaut ko individuāli, bet ja būtu jāmeklē, es būtu meklējis tādu firmu vai vidi, kurā ir izaugsmes iespējas un karjeras, kur var kāpt augšā. Saproti? Kur es varu dot un arī man var dot. Tikai tāda vieta. Es negribu tikai vienā vietā, tur palikt tas vienā līmenī. Amen. Un tas neatiecas pilnīgi uz visiem. Katrs no Dieva ir saņēmis individuāli, kā virzīties, kā darboties. Tātad tālāk. Un es došu zemē mieru, ka jūs gulēsiet bez briesmām. Plēsīgos zvērus es jūsu zemē darīšu rāmus, un zobens nepārsteigās jūsu zemi. Lūk, politiskais risinājums Latvijai. Krievija, tur Eiropa, tur nekāda starpība. Es pagājušajā dievkalpojumā jūs stāstīju par Dienvidu Koreju.
Man kāds pastāstīja. Man nav fakti, ka tā ir bijis. Bet, kad Dienvidkoreja ir sākusi savu ekonomisko augšupeju, viņi izsnieguši esot lielus aizdevumus ģimenēm, kuri iesāk savus biznesus, jo bez tautas, bez cilvēkiem, kuri attīsta uzņēmumus, nav iespējams uzplaukums valstī. Un tiklīdz izsniedz šos miljonus, tā sākās korupcija briesmīga. Kā viņi, es saku, es neesmu pārliecinājies 100%, bet man patīk tā metode, interesanta. Kā viņi ir tikuši galā ar korupciju? Nolīguši kaut kādu ārzemju spēcdienestu, kas ir uzzinājis visus vārdus, tos, kas veicina korupciju, un arestējuši un publiski pakāruši. Arestēja un publiski pakāra. Vai tā bija? Pats neredzēju. Metode interesanta. Bez savu viņi ir panākuši. Tā ir viena no plaukstošākajām valstīm šodien. Dievs ir labs. Labvēlīga telpa augšanai, kur visus pakariet. Visus, kas ne savādāk tur rīkojās. Bet te ir rakstīts, ka zobens jūs zemi nepārstaigās. Un jūs paši ēdīsiet savu pārtiku. Un Latvijas lasis vairs nebūs slikts. Un Latvijas izaudzētie augļi un visi dārzi vairs nebūs slikti, kā šobrīd viņi ir slikti. Es dzirdēju par to, ka viņi slikti ir. Eiropas tirgu slikti viņi ir. Un tā saka. Un tā to pasniedz. Latvijā nav savu tirgus reāli. Bet būs. 7. pāns. Un jūs vajāsiet savus ienaidniekus, un tie kritīs no zobena jūs ās priekšā. Nevis tevi vajās ienaidnieki, bet tu viņus vajāsi. 5 no jums vajās 100 ienaidniekus, un 100 jūsējo vajās 10 000. Cik mēs esam? 200, ja? Tad? Sarēķiniet, fiksi. Matemātika Marija. Cik? Skaļāk. 20 000. Ja? Daudz. Daudz. Ienaidnieks. Par kādu ienaidnieku Dievs runā? Es nedomāju, ka tas ienaidnieks ir cilvēka izskatā. Pirmkārt, mans ienaidnieks esmu es pats. Mana miesa, kas grib dzīvot tā, kā viņa grib. Bet Dievs grib, un es gribu dzīvot tā, kā Dievs grib. Es karoju pirmkārt ar sevi. Otrakārt, ar dēmonisko pasauli. Un ja vajag, arī ar cilvēkiem. Tu par to, lai Latvijā būtu armija vai pret? Man liekas, ka vajag armiju. Kurš aizstāvēs savu zemi? Amerikāņi droši vien. Nē, Krievi nāks palīgā. Atvedīs mums tankus, lidmašīnas, vai ne? Un paši tur iesēdinās iekšā un sūtīs uz Afganistānu. Jā. Katrs pats savas laimes kalējs. 9. pāns. Es darīšu jūs auglīgus un jūs vairošu. Dzirdi? Dievs darīs tevi auglīgu un tevi vairos. Caur tevi cilvēki iepazīs Kristu. Caur tevi cilvēki tiks pieņemti un mīlēti, un Dievs viņus svētīs. Un 10. pāns man ļoti patīk, klausies, superīgais. Runa iet par algu. Es dzirdēju to teicienu, es dzīvoju no algas līdz algai. Es dzirdēju. Un ja kāds no jums šodien dzīvo no algas līdz algai, tad netici tam, ko tu redzi, bet tici šitam. Skaties. Un jūs ēdīsiet no vecās ražas. Un kad nāks jaunā raža, tikai tad jūs iepriekšējā gada ražu liksiet pie malas. Amen! Jūs dzīvosiet no savas algas, no sava nopelnītā. Un tikai tad, kad tev būs jaunā alga vai cits jauns ienākums, tikai tad tu to veco pārpalikumu liks pie malas. Varēs sakrāt. Saki, es nedzīvošu
No algas līdz algai. Amen. Amen. Tā ir Dieva griba. Tikai tagad nesasapņojieties, ka viss tā pats no sevis notiks. Dari visu no savas puses, dari pareizi. Un Dievs palīdzēs. 13. pantā. Es esmu salauzis jūsu jūga kokus un esmu līdzis jums staigāt ar paceltu galvu. Dievs mums liek staigāt ar paceltu galvu. Kad tu ej pa ielu, kaut arī vēlā vakarā un visādi aizdomīgi tipi klīst, tad nestaigā tā. Bet staigā tā un paskaties viņam acīs. Es esmu ļoti maziņš, es tā nevaru lūrēt viņam acīs. Tu neesi maziņš, tu esi liels. Neskati vienu no cepures. Ne jau tavi ārējā parametri ir svarīgi, bet tavs garaspēks. No galva augšā. Oh. Ar paceltu galvu. Bija kaut kāda dziesma. Ar paceltu galvu uz priekšu. Aizbirsies, bet ir. Lukas 7. nodaļa, no 1. līdz 10. pantām. Mēs drīz beigsim šito labo sprediķi. Saka, bija baigi foršais sprediķis. Ne, tev palika labāk šodien bišķiņi. Jā, no vakardienas. No vakar. Varēja palēkāt slavēšanā šodien? Varam, mēs varam, vai ne? Saka, es visu spēju tā spēkā, kas man dara stipru. Amen. Super. Es domāju par tiem, kā tur ir, kad par hokeju komandām vai citām komandām ir tie līdzutēji. Mēs lūdzam Dievu par Rīgas Dinamo. Ja domāju, jā, yes. Bet es domāju, bet tie tur arī lūdz Dievu droši vien. Nu tā komanda. Tur Krievijā, havā, tur. Popi tur visu, rulē. Lūdz Dievu. Un kā ir ar mums? Mēs spēlējām spēles. Vakar spēles bija visādas. Abās komandās visi lūdz Dievu, vai ne? Es tā darīju. Es visu spēju tā spēkā, kas bādu dara stipru. Un starp citu, ja tu kaut ko tādu sev pasaki, tev izdodas. Tas nenozīmē, ka tu vienmēr visur uzvarēsi. Tu vari zaudēt vienu raundu, 2, 3 raundus, bet nezaudēsi spēli. Tu vari zaudēt volejbolā, vari zaudēt arī, vienalga, ko tu tur dari, bet tu nezaudēsi savu dzīvi un savu dzīves spēli. Amen. Var kādā etapā neizdoties un saprot, bet nevar kopumā to. Forši. Noslēgumā par romiešu virsnieku. Lukas 7.1.10. Kāds virsnieks, romiešu virsnieks, sūtīja pie Jēzus savus kalpus. Un teica, mans kalps mājās guļ slims, nāc un viņu dziedini. Tātad šim te romiešu virsniekam bija kāds mīļš cilvēks, bija viņa kalps. Un viņš zināja, ka Jēzus var viņu dziedināt. Un viņš sūtīja savējos, tur man Jūda sūtīja, vecais sūtīja, lai Jēzu paaicina dziedināt viņa kalpu. Jēzus nāk un dodās ceļā, lai dziedinātu viņu. Pusceļā nāk viņa sūtīta kalpi un saka, ka virsnieks saka tā, ka viņš nav cienīgs, lai Jēzus nāktu viņa namā. Saki tikai vienu vārdu Jēzu, un mans kalps būs vesels. Jo arī, viņš saka, arī es esmu virsnieks, esmu priekšnieks. Ja es saku savam kalpam, ej tur, viņš ies tur. Ja es saku savam ierindniekam, ej, dari to, viņš darīs to. Tāpēc saki tu vienu vārdu, un mans kalps būs vesels. Un ja es teicu labi, lai notiek, kā viņš ticējis, un šie kalpi atgriezās mājās un atrada šo te kalpu dziedinātu. Notika brīnums. Jēzus dziedināja no attāluma. Kāpēc?
Romiešu virsnieks skatījās uz Jēzu un redzēja viņu kā pavēlnieku, kā visvarano Dievu, kurš saka un notiek. Viņš saka un notiek. Viņš saka un notiek. Viss, ko virsnieks gribēja, zināt Dieva gribu. Ja Jēzus tā saka, tā notiks, jo viņa vārds ir pavēle. Viņš valda par garīgo pasauli, viņš valda par materiālo pasauli. Ja viņš saka, šis kalvs dziedinās, viņš ir dziedināts. Viņš saka, tu esi bagāts, viņš ir bagāts. Amen. Un to sauc par ticību, ka es ticu tam, ko Jēzus saka, un visam, kas te ir rakstīts. Es ticu, ka tā ir Dieva pavēle. Saka, Dieva pavēle. Visi tie uzmundrinājuma vārdi, visi tie apsolījumi, visu, ko Dievs ir apsolījis, tās svētības, tas nav vienkārši apsolījums, tā ir Dieva pavēle. Ja es ticu kā romiešu virsnieks, saka tikai vienu vārdu. Dievs, man ir tavs vārds, un tā notiks, kā te rakstīts ir. Saka, notiks tā, kā te rakstīts. Tavā dzīvē notiks tā, kā grib Dievs. Bet atkarīgs viss ir no tevis. Kādā vidē tu būsi? Vai tu pieņemsi Dievu vārdu kā pavēli? Vai tu būsi labvēlīgā vidē un augsi? Vai izvēlēsies citu ceļu? Es ticu, ka tas, kas man ir šodien, ir nieks salīdzinoši ar to, kas būs rīt. Agnatīna. To, kas tev ir šodien, tas ir nieks ar to, kas būs rīt. Nu, ne tieši rīt, bet rīt. Kad Cēzaram un Kastelanasam draudzē bija 3000 cilvēku un 70 grupiņas, viņš jutās ļoti liels. Un tad viņš aizbrauca uz Dienvidkoreju pie Yonggi Cho. Un kad viņš ieraudzīja tās draudzes, kādas ir tur un kāda ir Cho mācītājiem, viņam palika kauns. Un es ticu, ka tas, kas ir šodien, tev. Pēc kāda laika tu par to reiz kaunēties. Ko? Man bija tikai tik. Es biju tikai tāds. Man bija tas un tas tikai. Draugs, paies laiks, paliec labvēlīgā vidē. Un tas, kas bija šodien, rīt tu par to kaunēsies. Tu pat negribētu par to runāt. Dievs ir labs. Te ir mūsu lūgšanas saraksts, ko mēs visi lūdzam. Un tā ir Dieva pavēle, tā ir Dieva vārds. Es ticu, ka mums katram būs un ir un vienmēr būs tuvas personīgas attiecības ar debes Tēvu. Ka katram šajā draudzē būs savs disciplinēts laiks, ko viņš pavadīs kopā pie Bībeles un lūgšanā. Amen? Es ticu, ka katram būs sirdī vīzija 12. Es ticu, ka katra lūgšana te rakstīts, ka visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, es esmu jums devis. Draugs, Jēzus saka, ja tu kaut ko lūdz viņam un strādā, tad viņš to jau tev ir iedevis. Tu tici tam? Tā ir Jēzus pavēle. Viss, kas šajā lūgšanā sarakstā, to visu Dievs mums jau ir devis. Viss, ko tu lūdz, Dievs jau ir devis. Lūk, tā skaties uz visu. Un galīgi beigās viss Lenīt nesu pie instrumentiem. Psalms 23, 5. pants. Dievs saka, psalmā rakstīts, tu klāji manu galdu maniem ienaidniekiem redzot. Tu svaidīji ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts, pilns līdz malai. Dievs klāja tev galdu taviem ienaidniekiem redzot. Esot labvēlīgā vidē, lai augtu. Un Dievs klās tev galdu. Pie ķēniņa, ja ķēniņš aicināja tev viesībās, tas bija tajā laikā, 3000 gadus atpakaļ aptuveni, ja ķēniņš aicināja viesībās, tu varēji neierasties tikai smagas slimības gadījumā, traģēdijas vai nāves gadījumā. Pretējā gadījumā tas tiek uzskatīts par apvainojumu. Vari palikt bez galvas.
Ja tagad paaicinās prezidents, ej vai nē, tur galīgi tas ir kaķis zem asas. Paaicināja prezidents. Paaicināja. Tēvs ir uzklājis mums galdu. Mūsu ienaidniekiem redzot, un mums nav tiesības neiet un no tā nebaudīt. Saki, man nav tiesības nebaudīt no tēva galda labumiem. Amen. Debes tēvs, tu esi labs tētīšs. Tu esi tas, kas par mums rūpējās. Tu gādā par mums. Tu esi sagatavojis mums labvēlīgu vidi augšanai, ka mēs varam pieaugt, ka tu mūs dziedini, tu mūs vadi, tu mūs stiprini. Tu esi devis mums brīnišķīgus draugus, ka mēs esam cits citam, ka mēs cits citu varam uzmudināt, pieturēt, pamudināt, pamācīt. Paldies Tev, Jēzu, par vadību caur 12, ka mums ir māceklība, ka mums ir mācība, mums ir konkrēti punkti, mums ir mērķi, mums ir vīzija, pie kā mēs turamies. Paldies, Jēzu, ka Tu dari savu draugu, savu līgavu, Tu dari viņu stipru. Mums ir labvēlīga augsne, mēs gribam augt un pieaugt, mēs gribam mainīties, mēs gribam sasniegt neiespējamo Jēzus vārdā.